Cik dokumentus vajag, lai uzstādītu bioloģisko attīrīšanas iekārtu? Mazāk nekā tu domā. Pirmkārt, mums ir jāveic bezmaksas konsultācija, kur mēs apsakosim jūsu objektu, izrunāsim, kur kas atradīsies, uztaisīsim ar roku taisītu schēmu, un tad nākamais solis ir doties pie projektētājiem. Projektētājiem ir skaidri jāzina, kur jūs vēlaties attīrīšanas iekārtu, cik cilvēki jūs būsiet, kāds ir grunas sastāvs. Un to visu ņemot vērā, projektētājs jums uzzīmēs projektu ar vislabāko attīrīšanas iekārtas novietu. Projekts ir sazīmēts, jums viss apmierina, projekts tiek iesniegts BISā, projekts tiek saskaņots ar visām nepieciešamajām instancēm. Kad projekts ir saņēmis atļauju būvēt, mēs varam sākt būvniecības procesu. Sākot būvniecības procesu, izņemam visas atļaujas un sākam būvēt. Būvniecība notiek 1-2 dienu laikā, tad ir izpildmērījums un nodošana eksploatācijai, kas ir ļoti vienkārši. Un beigās jums ir viņi jāpiereģistrē savā pilsētas komunālas servisā. Un viss. Kanalizācija ir izbūvēta un sākt var lietot.